Gunār, tu tā kā baigi pazīstams esi ar savu blogu. Tu raksti daudz, bet varbūt šoreiz pastāst, kas tur šodien bija un kaut kādi 3 vārdi varbūt par to, kā bija. Kāpēc man ir jāraksta un pēc tā vēlreiz tas viss jāstāst? Nu, kaut kādi iespaidi. Nu, iespaidi ir tādi, ka rakstīt ļoti daudz ko nepārtraukti. Vajag tikai kaut kā sarakstēt, jā, tur vajag nāk ārā pirst, kur tu pagriez galvu, tur ir nodaļa. Un tur vēl vajadzētu kaut ko, mēs aizbraucām garām, nepaspēju piefiksēt, tur vēl kā mīļa, nevar paspēt. Un daudz izakā ir bišķi tā kaut kā. Nu. Es nezinu vispār, tas kaut ko būtu mainījis, ja mēs būtu zinājuši, kas tā Maroka tāda ir. Es pieņemsim aizbraucu šeit, pilnīgi jēls. Nezinu, Maroka, kaut kur Āfrikas ziemeļos, tāda valsts. Nu, labi, ok, karalis viņiem ir. Visās ēkās ir karaļa bilde lielāka par logiem. Jā, bet tad tu ieraugi, ka te ir tā. Lai ko tu būtu to dzirdējis, tas viss ir jāreizina 5, es nezinu, vai 10, tad vēl tur jāsapiesina, tad apmēram kaut kā uz to pusi. Tāpēc es tagad tā cītīgi tā šodien pasēdēju, lai kaut kā, vismaz kaut kādu mesiģu nodot. Mēs tam jau aizmirsīties. Labi, cik riteņus var sakrāmēt sprinterī? 14. Un cik riteņi šeit sakrāmēti? 4. Kādi 4? Jā, 4, 2 tur. 6? Saki 6. 6, bet taču nav taisnība. Nē, nu.